700 skolotāji no 35 profesionālās izglītības iestādēm pieteikušies apmācībām darba drošības jautājumos, kas noris projekta Droša skola, drošs darbs ietvaros. Iegūtās zināšanas viņi varēs izmantot, lai palīdzētu topošiem profesionāļiem iegūt nepieciešamās iemaņas, lai uzsākot savas darba gaitas, tie spētu pasargāt savu un citu veselību. Informēšana vienmēr ir bijusi ļoti svarīga. Tālāk ir ļoti svarīgi arī, lai tie, kas apmāca, arī apzinās tās novitātes, to dinamiku, kas ir notikusi uzņēmumos. Un jāsaka tā, ka ja šodien uzņēmumi runā par darba drošību, tad tik traki tas nav vairāk. Jā? Tad tā dzīve ir pagājusi jau daudz savādāk. Attīstības pakāpē bizness ir kļuvis jau atšķirīgāks no tās situācijas, kāda bija vakar un aizvakar. Un, jā, mēs patiešām gribam un uzrunājam skolotājus un piedāvājam viņiem tādu speciālu apmācības kursu, vienas dienas kursu darba aizsardzībā. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktore Elīna Egli norāda, ka iesaistoties visām pusēm – izglītības iestādēm, ģimenēm, pašiem jauniešiem, kā arī darba devējiem, neglaimojošo statistiku par traumu gadījumiem darba vietā ir iespējams mainīt. Ienākot jaunietim uzņēmumā, gada laikā ir vidēji 30% gadījumu jaunieši jau gūst traumas. Tā nav normāla situācija. Tas liecina par vai nu to, ka mēs izglītības sistēmā nepietiekam tam pievēršam uzmanību, vai arī darba devēji ir pārāk formāli instruējot par darba drošības jautājumiem, vai nu arī cilvēku paši ir gan bezatbildīgi pret savu veselību. Lai skolāni atcerētos par darba drošību, arī ikdienā mācību iestādēs tiks izvietot īpaši informatīvie stendi, kā uzsver Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja Bāja Bauzāne. Visai ticam, ka tās prasmes, ko jaunieši apgūs skolā, viņi izmantos arī darba vietā. Diemžēl šī statistika liecina, ka darba apmācība darba drošībā tas ir absolūti nepieciešams mērs. Un tas, ja nāks no skolām audzēkņi, kuri jau pirmkārt būs pieraduši, piemēram, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, jo ir ar mums tāda pieredze, ka ja pat darba devējs ir nopircis, tad tās austiņas kaut kur tur mētājas un kaut kur tās brilles mētājas, viņam nav ērti, viņam nav tas, viņam sliktāk dzird vai kaut kāda iemesla atrodas. Bet, ja cilvēks jau pieradināts tiek pie šie individuālā aizsardzības līdzekļu lietošanas, tad viņš to jācer darīs arī turpmāk darba vietā. Sociālās atbildības projekta Droša skola, drošs darbs pamatīdēja ir izveidot vienotu darba drošības prasību informatīvo sistēmu profesionālās izglītības iestādēs un Latvijas uzņēmumos.